Ja tu tāpat tais dienas beigās saņem to zvaigznīti, uz ko tad censties, uz ko tad iet, uz ko tad strādāt? Var pat teikt, ka Restarts podcasts nedaudz ir mainījis savu identitāti. Proti ir mainījusies ievada mūzika, pilnīgi noteikti par šīm jau iepriekšējām, jāsaka, kopā 56 epizodēm nedaudz gan jūs, gan es esam pieraduši pie ievada, pie šīs mūzikas intro, un noteikti jau bija skaidrs, kas sekos un kas būs turpinājumā, kā arī komentāros rakstīja cilvēki. Tad, protams, ļoti patīkam šī iepriekšējā mūzika bija, tāpēc es arī to izvēlējos, man arī tā ļoti patika, bet, kā jau minēju, tad šoreiz autortiesību problēmu dēļ vai autortiesību dēļ vienkārši tā jau nav problēma, tā vienkārši ir lietu kārtība mūsdienās. Šoreiz vairs nevar izmantot tālāk, turpināt izmantot šo mūziku. Autors ir nolēms, ka tomēr grib autortiesības paturēt. Un tas nozīmē, ka ir man jānomaina šis intro, un es esmu izvēlējies jauno mūziku. Patiesībā bija komentāros arī piedāvājums izmantot arī vienu citu skaņdarbu, instrumentālo, kas arī bija diezgan feins, atzīšos, Roberta atsūtītais variants, bet arī tam es īsti neatradu, kā var un kādas ir iespējas attiecībā uz autortiesībām visu sakārtot, jo, lai nesanāk līdzīga situācija kā tagad. Tāpēc YouTube bibliotekā atradu no autortiesībām brīvu skaņdarbu, kas man arī ļoti iepatikās, un to jūs arī vismaz līdz pusē dzirdējāt ievadā. Otra daļa būs dzirdama tātad noslēgumā, tā kā pa vidu tam visam ir podcasts. Cik es saprotu, šis ir indiešu mākslinieks vai māksliniece Hannu Diksit, tiešām tā sīkāk pat neatradu, nemeklēju, kas un kā. Skaņdarbs saucās Reigns of Meghalaya. Meghalaya ir Indijā viens reģions. Es domāju, ka tas, ka tā ir indiešu izcelsmes mūzika, varēja noprast arī pēc beigu daļā dzirdamā sītars skaņām, tā kā es domāju, tas nolasījās. Bet kopumā tai mūzikai jābūt patīkamai, ievada mūzikai, un šajā gadījumā arī atbilstošai nevis podkāsta tēmai gluži, bet noskaņai. Un jau sākotnēji šo podkāstu tomēr vēlējos nedaudz tādu reflektīvāku, lai arī ko tas nozīmē. Tomēr tādu nedaudz atskatu, netik intensīvu. Pats esmu gan bieži vainojams pie tā, ka diezgan aizraujos par konkrēto tēmu, par ko runāju, un tas nozīmē arī tembrs, balss, nedaudz arī varbūt skaļums, pilnīgi noteikti temps, aiziet ārpus manas kontroles un nedaudz ātrāk, intensīvāk to visu informāciju sāk pasniegt. Bet, kā jau teicu, tad šī ievada mūzika iedod kaut kādu, to pareizo virzienu, kurā jāiet tāda nedaudz mierīga, lēna, reflektīva ir šī noskaņa, un tādai tai būtu jāpaliek arī visas stundas garumā vai apmēram stundas garumā šajā podkastā. Šoreiz par 3 tēmām runāšu šajā podkāstā. 3 galvenās tēmas, protams, kā vienmēr nedaudz jau sanāk arī paslīd kāja kaut kur aiziet neceļos, bet 3 galvenās tēmas, proti ir pavisam neliels īss atskats vēl uz Ķīnu, jo pāris ļoti, ļoti svarīgas lietas palika neizrunātas. Tad pievērsīšos punktu sistēmai, par to laikam sanāks diezgan daudz parunāt.
potenciāli jaunai punktu sistēmai, un trešā sadaļa laikam tas pats smagākais temats, vismaz no informācijas sarežģītības viedokļa, katrā ziņā tie, kas īsti par tehniku negrib neko īsti dzirdēt un par to, kas mūs sagaida nākotnē, arī ne, tad varēs izlaist to pēdējo sadaļu, tas vairāk pa 26. gadu, jo bija arī pāris jautājumi, pāris raizes šajā sakarā, turklāt arī pēdējā posmā Ķīnā tieši no pilotu puses kārtējo reiz pacēlās šis jautājums par 26. gadu, par jaunajiem noteikumiem, dzinēju un šasīs noteikumiem, tad cik šobrīd ir zinām tā informācija, to arī kopumā apkopoju un centīšos tā ļoti vienkārši izstāstīt un izskaidrot, jo galvenā lieta tā tomēr, ka tur vēl ne līdz galam viss ir skaidrs, lai cik tas dīvaini nebūtu. Bet, kā jau teicu, tad sākšu šoreiz ar nelielu atskatu uz Ķīnu un pilnīgi noteikti neiešu cauri visam, kas tur notika, tas viss ir izdarīts jau pirmdienas podkāstā, F1LV podkāsts, kur mēs šoreiz bijām kopā ar Robertu un atskatījāmies uz Ķīnas posmu. Uzreiz jāsaka, ka šis atskats nesanāca pilnvērtīgs, un tam ir daži arī pietiekami objektīvi iemesli. Tradicionāli tomēr arī pats sev esmu nodefinējis, kā ar šiem podkāstiem es sadalu tās tēmas un sadalu ietekmes sfēras, ja tā var teikt, lai tie nepārklātos savā starpā, jo ir 3 galvenie podkāstu virzieni vai podkāsti, teiksim, un katrs paņem savu virzienu, proti šis restarts podkāsts ir, kā jau teicu, tāds nedaudz reflektīvs, kur savākt kopā vairākas lielākas tēmas, atskatīties, kaut ko panalizēt, atbildēt uz sekotāju jautājumiem uz Patreon, atbalstītāju jautājumiem un tādu kopējo kopsavilkumu uztaisīt un tās tēmas, kas nav izcilātas pārējos podkāstos apskatīt. Tad ir pirms Grand Prix nedēļas nogales podkāsts, kas saucās Ideālā formula, kas ir William Hill kanālā, kas ir video formātā, YouTube skatāms tur, tātad vairāk ir tieši kā preview pirms nedēļas nogales sākuma, tā ir piekdiena vai vēl ceturtdiena, kad šis podcasts tiek publicēts, tur ir arī pilnīgi noteikti kādas vai vēsturiskas vai krietni biežāk tātad tehniskas analīzes lietas, atskatoties uz iepriekšējiem posmiem iespējams. Un tad, protams, ierastais F1LV podcasts, kas ir tīri un tikai faktiski, vai vismaz 90% no tā podkāsta ir tīri analīze par sacīksti. Kas notika, bet pats galvenais, kas notika, jau mēs redzējām, lielākā daļa skatījusies, kas notika, bet kāpēc tā notika, tā kā notika, tā tad tie ir tie galvenie jautājumi, kas tiek uzdot šajā podkāstā. Un, kā jūs teicu, ja kaut kas paliek pāri, tad mēģinu arī to apskatīt, varbūt sekojušos podkastos. Un vēl Patreon, protams, pa vidu mums ir arī īpašie speciālie podkāstu izlaidumi, kas gan ir domāti vairāk tādām spec ziņām, jaunumiem, kas pēkšņi parādās nedēļas nogales vidū, kā pilotu paziņojumi par jaunām komandām, kalendāra apstiprināšana vai vienalga tādas skaļas ziņas, tur tad tās ātri apskatām vai arī, teiksim, pēc piekdienas treniņiem par pirmajām sajūtām, par pirmo analīzi, kas noticis piekdienas treniņos. Mēs ļoti bieži arī ar Robertu pēdējā laikā uzreiz piesēžam pietiekumu operatīvu un priekš Patreon atbalstītājiem ierakstam arī podkāstu tādu vairāk uz pusstundas garumu, kur ir analīze jau par nu pat notikušajiem treniņiem. Tā kā tas ir tas izklāsts par to visu informāciju, kas ir pieejama šajos podkāstos, bet kāpēc tad neliels atskats šoreiz uz Ķīnu? Pavisam vienkārši, jo dodoties jau uz šo F1LV podkāstu attiecībā par Ķīnas apskatu, man bija skaidrs, ka nav manā rīcībā pilnvērtīga informācija, un patiesībā šogad un pat pārskatāmā pagātnē tā skatoties atpakaļ, pirmo reizi man bija tāda sajūta, ka es nespēju līdz galam izskaidrot to, ko es pats gribēju saprast un izskaidrot, proti par McLaren straujo kāpumu svētdienā, progresu svētdienā, par to, kā McLaren, sevišķi Lando Norris spēja
tik galā ar vispirms jau Ferrari un būt ļoti tuvu Red Bull. Jo arī pirms posma es pats prognozēju, un to prognozēju paši arī McLaren savā komandā, visas pazīmes liecināja, un vispārējais norādīja uz to, ka McLaren nebūs īpaši konkurētspējīgi, vismaz ne tādā līmenī, lai pārliecinoši kāpt uz godu piedestālu, un visdrīzāk izskatījās, ka Ferrari tur būs kopā ar Red Bull. Taču svētdienā notika pavisam kaut kas cits, un izmisīgi, līdz tam podkāstam es meklēju tos iemeslus, pat McLaren komanda nezināja, bet tā īsti līdz galam tos iemeslus atrast nevarēja. Un šeit, kā jau es minēju vienā brīdī, tam bija arī zināmā mērā objektīvs iemesls, jo tā informācija no Ķīnas nāca ļoti, ļoti gausi. Un tam ir par iemeslu tas, ka Ķīnā joprojām ir diezgan pamatīgi ierobežojumi attiecībā uz interneta izmantošanu, lietošanu. Iepriekšējos gados arī žurnālisti, kas tur regulāri strādāja uz vietas, tātad vēl 19. gadā un senāk, arī ļoti bieži izmantoja šos VPN, lai kaut kādā veidā apietu šos ierobežojumus, taču tagad arī tas laikam līdz galam nestrādā, un ārkārtīgi daudz komandu preses dienests sūdzējās par to, ka nav iespējams arī pat e-pastu normāli izmantot, kaut kādus failus pārsūtīt, arī Pirelli, kas arī vistiešākā veidā manu darbu ietekmēja, savus datus pieteikumu operatīvi nespēja augšu pielādēt no Ķīnas, līdz ar to tā informācija parādījās diezgan vēlu. Un tas nozīmē, ka faktiski tikai pirmdienā un otrdienā šodien tāda pilnvērtīgā informācija līdz galam no visām pusēm, telemetrija un tā tālāk, tā joprojām Pirelli dati ir apkopoti, ir sasniedzami un šobrīd viss pieejami un var tikt izanalizēti. Līdz ar to nedaudz skaidrāka ir bilde. Es negribu teikt, ka viss ir skaidrs, un tur tā kā viens vienīgais iemesls bija, ko mēs visi nezinājām, un tagad es jums to atklāšu kā lielo brīnumu. Tā Formulā 1 nenotiek, un nav nekad kaut kāds kā Toto Wolffs saka, nav silver bullet, tas viņa gadījumā par sudraba šī lode nav kaut kāda, ar ko var izārstēt tad problēmas, kas ir Mercedes, un šeit arī nav viens kaut kāds konkrēts apstākļus, taču vismaz ir nedaudz skaidrs, par ko un ap ko lieta grozās, kas tik ļoti mums ietekmē to spēku samēru. Jāsāk ir ar to, ka pirmkārt jau paši laikapstākļi svētdienā nedaudz citādi nekā sestdienā, jo šeit ir galvenā runa par to, ka sestdien to, ko mēs redzējām sprinta sacīkstē, un pēc tam kvalifikācijā tā ir nedaudz cita lieta, bet sevišķi sprinta sacīkstē tie spēku samēri pilnībā neatainojās tam, ko mēs redzējām jau svētdienas lielajā sacīkstē. Un sprinta sacīkstē viss bija krietni tuvāk īstenībai, kā mēs to bijām paredzējuši. McLaren bija aiz Ferrari apmēram tajā vietā, kur teorētiski viņi arī varēja būt. Sākoties sestdienu kvalifikācijai, tātad komandas, protams, jau sāk domāt par svētdienas sacīkstu, un izējot no šiem sprinta sacīkstes, sestdienas sacīkstes rezultātiem, datiem, riepu nodilumiem, visa pārējā attiecīgi jau tiek gatavota mašīna arī uz svētdienu, bet pirms tam, protams, vēl ir kvalifikācija. Ko dara komandas? Komandas attiecīgi iestrādā mašīnā nepietiekama pagriežamība, par to es arī iepriekš jau esmu minējis, kas ir ar domu, ka sacīkstes laikā pastiprinoties saķerei, pastiprinoties arī nodilumam, šis nepietiekama pagriežamība, jeb understeer lēnām degradēsies, un pilotam tā pilotēšana, mēs redzējām, esam redzējuši to iepriekšējos posmos, arī ar Max Verstappen, pilotam tā pilotēšana kļūs vienkāršāka, vieglāka, un attiecīgi viss nostāsies savās vietās, tātad jāsāk ir nedaudz ar svariem sagāstiem vienā asas virzienā vairāk, lai sacīkstes laikā tas nostātos savās vietās, jo tu sāksi tā izlīdzsvarotu asi priekšējā un aizmugurējā asi, tad sacīkstes laikā tas ļoti aizies uz priekšu, un ko tas nozīmē, priekš būs ārkārtīgi paklausīga stūres kustībām, bet aizmugur būs ļoti nervoza, un ja aizmugur būs nervoza, aizmugurs ārkārtīgi ātri nodils.
Taču tās galvenās lietas, kas notika, kas nebija nevienas komandas kontrolē, bija tas, ka pirmkārt, kā jūs teicu, mainījās laikapstākļi, un šeit ir viss ļoti, ļoti sīkās niansēs. Diemžēl vai par laimi, tas ļoti bieži tiem cilvēkiem, kas negrib iedziļināties varbūt sīkāk un smalkāk, tik ļoti samaisa visu situāciju, un viņi sāk vai nu vainot vai celt debesīs attiecīgi pilotus, ka tie ir vainojami pie tā, ka kaut kas notiek vai kaut kas nenotiek. Bet ļoti bieži tas nav tik vienkārši. Pilota pusē, protams, ir liela daļa tajā, kas notiek, bet šie piloti tomēr, lielākā daļa, es teiktu, pa 95% ir augstākā līmeņa braucēji, un ja tur nav kaut kādas motivācijas problēmas, tad viņi savu darbu var izdarīt ļoti labi. Un pārsvarā tie ir kaut kādi citi tehniski, mehāniski aspekti, kas viņiem neļauj sasniegt varbūt to maksimālo sniegumu. Un tā tas notika arī šoreiz. Nav jau tā, ka tur palaidās tas pats Charles Leclerc vai Carlos Sainz, un kā jūs minēju iepriekš, tad Ferrari neparādīja varbūt savu labāko sniegumu, bet tas nebija šoreiz no pilotiem atkarīgs. Tā ir tā vieglākais veids iet un meklēt, ka piloti tur kaut kā vainojami ir. Bet lai kā jau teicu, tad tie apstākļi samainījās uz svētdienu. Tas, ka vēsāks paliek, tā ir viena lieta, bet otra lieta, kas pilnīgi noteikti nospēlēja tādu lielu nezināmā lomu, bija šis segums. Šis segums, kas tika pārklāts vēl pirms nedēļas nogales ar šo bitumena krāsu, un līdz ar to tās krāsas novākšana no seguma vai pamazām deldēšana, šīs krāsas radīja visas 3 Grand Prix sacīkšu nedēļas nogales dienas tādu, kā jūs teicu, tādu nelielu nezināmo komandām. Kādā situācijā šodien būs tā saķera, vai tā būs tāda, kā bija vakar, vai tomēr krietni labāka, tad pa vidu vēl uzlīja lietutiņš piekdien, kas vēl to situāciju samaisīja. Līdz ar to kombinācijā šīs divas lietas nozīmēja to, ka svētdien prognozētās priekšējās riepas nodilšanas vietā sāka papildus nodilt tieši aizmugurējās riepas, kas, kā jau minēja, arī lika komandām iestrādāt šo papildus nepietiekamo pagriežamību, un tajā mirklī gan jāsaka, ka mēs arī varam tomēr noņemt cepuri kādu pilotu priekšā, un tas ir Lando Norris šajā gadījumā, jo ko paveica Lando Norris sacīkstes laikā, par to bija pārsteigts pat Maks Verstapens, par to es nedaudz vēlāk izstāstīšu. Bet tā galvenā lieta no pilota viedokļa bija turēt aizmugurējās un priekšējās riepas vienādā temperatūrā. Tā visa informācija ir pilotam pieejama, gan iekšējās temperatūras riepās, gan virskārtas temperatūras, un tas pats galvenais šajā gadījumā bija tās temperatūras turēt vienādā aptuveni līmenī, un tas bija ļoti sarežģīti izdarāms, jo aizmugurējās riepas bija ārkārtīgi viegli pārkarsējamas. Nedaudz saslīdēšana, kas, ap citu, bija ļoti bieži uz šāda veida segumu, un ko mēs arī redzējām pa televīzijas ekrānos, un faktiski momentā uzreiz aizmugurējās riepas uzlec temperatūras ziņā. Un tas nozīmē, ka ir jāpilotē ārkārtīgi precīzi, ārkārtīgi maigi, ja tā var teikt, un tāpat laikā ir jāmēģina visu laiku šīs priekšējās riepas turēt savukārt tādā spriedzītē. Ar savu pilotēšanas stilu to tieši darīja Lando Norris, lai tā savukārt tiktu līdz karstuma ziņā tām priekšējām riepām. Un šeit ir jāpielāgo arī savs braukšanas stils. Un, starp citu, tie, kas tā sīkāk sekoja Lando Norrisam, es nepamanīju to sacīkstes laikā, es atzīšos tiešais laikā, es gāju pēc tam otrais paskatīties arī onboardus, paklausīties, ko runā savā starpā Lando Norris un viņas sacīkšu inženieris Vils Džozefs, un tad Vils Džozefs vienā brīdī piedāvāja arī izmantot šo dzinēju bremzēšanu, to gan man liekas, ka arī televīzijas ekrānos demonstrēja. Lai samazinātu understeer, tātad izmantot dzinēju bremzēšanu, un Lando Norris teica, no thank you, tātad atteicās, jo viņš to, kā jūs teicu, to understeer, ja nepietiekamo pagriežamību izmantoja, lai slidinātu tās priekšējās riepas un pielāgoja attiecīgi arī savu pilotēšanas stilu tam visam, lai tas viss strādātu ar vienu tādu precīzu kustību, tās priekšējās riepas dabū kārtīgu stresu un attiecīgi tiek uzsildīts tādā pat līmenī kā aizmugurējās riepas. Un vienmēr jāatcerās, protams, šeit ir, ka arī nodilums, vai tas termālais nodilums, tas nav viens termins un tā nav viena lieta, tur nevar bāzt vienā maisā visu, jo ja komandas īpaši Ferrari
ir ļoti piestrādājis šogad un ir ļoti spēcīgi šajā tajā saucamajā klasiskajā termālajā nodilumā, kas nāk no riepas iekšienes, tātad caur šo koru saucamo karkasu faktiski, un ir tas dabiskais, loģiskais termālais nodilums, tad tajā, kas starp citu būs arī lielākā daļā trases, tā kā tur viss ir kārtībā ar Ferrari, mēs gaidām labas lietas no viņiem, tad tajā ziņā Ferrari līmenī, un tas viņiem labi ir palīdzējis ar iepriekšējos posmos, taču šeit, kā jau es teicu, pat ne vainu, ir skaidrs, ka tie apstākļi pamainījās, un tas bija tas iemesls, tātad, bet tā ir iemesla kombinācija, tātad gan temperatūras krišanās, gan arī šī īpatnējā saķere trasē šoreiz nozīmē, ka vairāk tieši dila virskārta, pati virskārtiņa, šai riepai, un tas nozīmē, ka jebkura sānslīdes situācija radīja papildus stresu. Un šeit ir tā lieta, ko es minēju, ko es izstāstīšu vēlāk, proti par to, ka Verstapens, tas bija savukārt šajā Kuldau rūmā, jeb tajā atpūtas istabā pirms goda piedestāla, kur Lando Norris izteicās, ka viņš visu sacīksti ir turējies nost no kērbā ar aizmugurējām riepām, proti nav braucis pāri šai trepītei kērbā, kas ir. Un ko dara šī trepīte kerbā, varat iedomāties, ka ja milzīgā ātrumā brauc pāri tādai trepītei, tur aiziet iespaidīga vibrācija riepā, un ar to riepu iet cauri faktiski tāda gumijas kustības rezonanse, un tas vēl vairāk pastiprina temperatūras paaugstināšanos. Lai tas nav, protams, arī nav tā, ka tagad brauks uz kerbiem visu laiku un riepa pārkarsīs, bet tas dod vēl papildus klāt kaut kādu temperatūras impulsu, un lai tas nenotiktu, Lando Norris visu sacīks turējās no kerba, viņš teica konkrētu līkumu, kurā viņš nav braucis vispār uz kerbu virsū un turējies baltai līnijai iekšpusē, un par to Verstapens bija pilnīgā šokā, ka visu sacīks viņš tur nav uzbraucis. Kas, protams, arī kompromitē apļlaiku, jo tu to savu trajektoriju nevar iztaisnot. Lai nu kā, tas viss kombinācijā deva McLaren komandai ļoti liels priekšrocības sacīkstē, tā bija apstākļu sakritība, un tas bija patīkami McLaren faniem. Kas nav patīkami McLaren faniem šajā situācijā ir tas, ka pati komanda un Andreas Stella līdz galam nezina, ko viņi ir pareizi izdarījuši. Skaidrs, ka Lando Norris ir pareizi labi savu darbu izdarījis, bet ko viņi ar kādiem regulējumiem var to situāciju nosimulēt un atkārtot, tas ir pats svarīgākais šobrīd saprast līdz nākamajiem posmiem, lai to situāciju varētu atkārtot. Ja viņi var pagriezt no savas puses šādā veidā savus regulējumus un atkārtot šo situāciju pie tādiem apstākļiem, tā ir tā lieta, ko viņi ir iemācījušies un var izmantot. Bet ja viņi, kā es bieži saku, kā aklai vistai grauds vienkārši trāpīja, tas viņiem nedos nekādas dividendes vēlāk, jo kāda iespēja, ka viņi kā akla viss trāpīs vēlreiz pa to graudu. Tā kā šajā ziņā ir jāsaprot iemesli, un es ļoti ceru, ka McLaren komanda arī to izdarīs. Tik tālu un pavisam īsi, es gribētu pateikt tā par, vēl atskatoties uz Ķīnas posmu. Tagad par punktu sistēmu, laikam tāds diezgan apjomīgs šoreiz temats būs. Atgādinu vēlreiz, ka Formula 1 čempionāts lemj šajā nedēļā, arī ir diskusijas par to, ka varētu palielināt punktu piešķiršanas skaitu pilotiem, tā no 10 uz 12 pāriet, ka 12 piloti saņem punktus, proti pirmajiem vadošajiem pilotiem tur nekas nemainās, bet uz beigām attiecīgi tur tas solis no 2 punktiem tiek samazināts uz 1, un līdz ar to pagarinām, tātad ir 5, 4, 3, 2, 1, lai vairāk tiek pie iespējas tikt pie punktiem līdz pat 12 braucējiem. Es Twitterī ierakstīju šo ziņu vakar, ja nemaldos, tas bija vakar, un aicināju arī sekotājus izteikt savu viedokli komentārus, ko viņi par šo visu domā. Es esmu joprojām nedaudz pārsteigts par to, cik liela interese bija. Vairāk kā 25 komentāri bija šajā sakarā. Visus es noteikti nevarēšu nolasīt, bet es ātri izskriešu cauri tiem spilgtākajiem komentāriem, jo skaidrs, ka tur arī atkārtojās tie viedokļi, bet tā daudz maz izkristalizējās tās galvenās domas, ko domā līdzjutēji. Vismaz tie, kas izteica savu viedokli,
Šoreiz tā nebija kā aptaujas tipa, bet tiešām vairāk kā viedoklis, lai ir iespēja padiskutēt. Tā kā šādi bija jūsu viedokļi. Annija raksta, manuprāt, jaunā sistēma palīdzētu visas sezonas griezumā adekvātāk novērtēt vājāko komandu braucējus, ir tomēr atšķirības starp finišu 11. vai 20. pozīcijā. Jurčiks raksta, man patīk IndyCar punktu sistēma, pat ja netik daudz attiecībā uz punktiem kā tādiem, bet par to, ka pie punktiem tiek tie, kas ir sasnieguši finiša līniju. Jā, par IndyCar vēl vairāk braucēji. Koka Klucis arī teica, ka IndyCar atbalsta. Laura Raupe rakstīja, ka dod punktus, ja esi finišējis, tāda līdzīgās domās bija. Tālāk Mārtiņš Pričins raksta, pirmajām vietām jādod mazāk punkti nekā tagad, jo posmu ir ļoti daudz un starpība nesasniedzama. Ja plāno dot 12 piltiem, tad tomēr jāļauj Andretī komandai piedalīties. Šie divi aspekti ir ļoti interesanti. Es piekrītu Mārtiņam, jā, ka tas varbūt ir tāds nedaudz jau vismaz mums kā skatītājiem liekas, ka mēs jau sagaidām Andretī ienākšanu tajā sakarā, ja piešķiram 12 komandām punktus, 12 piltiem satunais punktus. Un par pirmajām vietām, ka mazāk punkti jādod, proti uzvarētājiem, ka tik liela starpība, par to es arī nedaudz parunāšu, ka nav tik liels pārsvars šajā ziņā, tātad uzvarētājiem 25, otrajā vietā 18, tur 7 punkti, tas ir milzīga starpība. Edo raksta, dot punktus 60% braucējiem paliek mazliet perversi. Ja F1 ir augstākais autosporta paveids, tad ir vajadzīgs arī pacīnīties par punktiem. Iedod vēl visiem punktus, jo ir 5 komandas, kuras nosveļ visu, ja nav negadījumi. Iedot vēl 2, tātad, jā. Nevar būt arguments, tad, lai taisa kā Lemānā, kad ir 2 klases. Nu, par 2 klasēm tur pāršots pār svītru, bet šeit saprot arī, ko domāja Edo. Kristaps raksta, noteikti par. Tas tikai vairos intrigu un cīņas vidus ešelonā. Toms Manuks raksta, ir pilnīgi vienalga, vai 11 un 12 vieta saņem punktus, jo tas neko lielai bildei nemaina. Viņiem būtu jākoncentrējas uz to, kā padarīt skatāmāku cīņu par titulu un vispār par top vietām. Mazākas mašīnas, salary cap, laikam domāts budžeta cap, posmu labās trasēs, ne tikai ielās un tā tālāk. Šeit var piekrist Tomam par to, ka tiešām ir nopietnākas problēmas šobrīd Formulā 1 kā punktu skaitīšanas sistēma. Es gan tu nepiekrītu, ka nestrādā budžeta kap, tur es domāju, ka viss baigi labi strādā. Mazākas mašīnas tiešām tur es arī piekrītu vajadzīgas, par to mēs runāsim pēdējā blokā nedaudz, par 26. gada noteikumiem, un par ielu trasēm tur tā jau tāda diskusija tēma, kas jāatstāja citai reizē. Tā, ļoti daudz tie komentāri, kā jūs teicu, visus nelasīšu. Mārtiņš Freimans saka, jādod punkti ir pirmajiem 6 finišā, ka tas bija agrāk. Pat to tēmu es vēl pieskaršos. Zemgus Eglīts raksta, es dotu visiem no top 1 līdz top 20, lai cīņa par katru vietu ir un svarīgas apdzīšanas arī 2. 10. visiem iemesls braukt līdz galam un censties. Tā, pavisam ātri Egīls Mūrnieks raksta, drīzāk vajag samazināt, es teiktu pirmiem 8, lai tie punkti būtu vērtīgi. Viņi te brauc punktu pēc. Mārtiņš Grīva raksta, nopriekš pirmajām 7 vietām punktu vērtība devalvējas un īsti nav saprotams, ko šādā veidā cer iegūt. Ja vēlas palielināt potenciālo punktu ieguvēju skaitu, tad tikpat labi tos var piešķirt visiem tīri par piedalīšanos, bet tad pazūd motivācija censties. Jā, ļoti daudz, paldies vēlreiz visiem, viss nenolasīju, viedokļi ļoti dažādi, atbalsta, neatbalsta, grib kā Indija. Es izteikšu savu viedokli, un šeit es uzreiz teikšu, ir tā, ka man nav ļoti spēcīgs vai stingrs viedoklis vienā vai otrā virzienā. Nav gluži tā, ka es esmu absolūti par vai absolūti pret, un tagad cīnīšos ar putām uz lūpām par to, vai par vienu vai par otru risinājumu, bet es izteikšu savu viedokli un, teiksim tā, ja tā pavisam īsi rezumē jāpasaka, tad es iedziļinājos vairāk šajā tēmā, gatavojoties šim podkastam, jo iepriekš vienkārši es nevarēju īsti nodefinēt arī, ko es par to īsti domāju, bet gatavojoties un izcilājot visus par un pret, es beigās nonācu pie secinājuma, ka es laikam pat teiktu, ka drīzāk jā, ka laikam jāiet ir uz tiem 12 finišā nekā 10. Es arī, kā jūs teicat, paskaidrošu savus apsvērums.
Bet tāpat laikā es piekrītu, ka tas nav absolūti akūtākais jautājums un ir citas svarīgākas lietas, bet par sliktu šādu punktu skaitīšanas sistēmu nenākt. Tātad pavisam īsi par maniem apsvērumiem. Pirmkārt, tā galvenā lieta, kas būtu iegūstama šādā gadījumā, manuprāt, ir tā, ka 12 piloti, nevis 10 piloti saņem punktus, un tas nozīmē tīri teorētiski, tīri matemātiski nopietnāka cīņa sacīkstes izskaņā starp vairāk pilotiem. Jo ļoti bieži mēs redzam, mēs esam sen jau novērsušies varbūt no vadošajām pozīcijām, un ļoti bieži mēs redzam sacīkstes pēdējā nogrieznī kaut kāda veida cīņu par to pašu 10, par 9, par 8 vietu, jo tās vēl joprojām ir svarīgas, tās ir mazajām komandām punktu vietas, tad šajā gadījumā tīri teorētiski joprojām būs cīņa par 8, par 9, par 10, par 11, par 12 vietu. Bet man ir viens arī pretarguments, kāpēc nedot visiem. Mēs dzirdējām ļoti daudz, bija arī, kas teica, dodam visiem. Manuprāt, nevajag padarīt to kā indīkāru šajā gadījumā, jo mēs nolaupam vēl vienu ļoti svarīgu aspektu. Formulā 1 vajag atstāt tomēr arī tādu situāciju, ka komanda saņem nulīti vai pilots saņem nulīti. Tam jābūt arī no preses viedokļa, teiksim, ar kaut ko izcelt, ka, teiksim, Carlos Sainz šajā posmā bija neveiksminieks, viņš palika uz nulītes. Tas kā piemērs. Vai vienalga Alpine, abi piloti palika uz nulītes. Un tas nozīmē, ka tiešām ir nopietna neveiksme, ir jāstrādā, un tas arī ir apzīmējums tādam tiešām kaut kam. Ja viņi būtu, ja mēs dotu visiem 20, tad attiecīgi Alpine tur tiktu pie 2 un, 4 punktiem, un tas nebūtu tik krasi uzskatām redzams, tik krasi uzskatām pasniedzams, un, manuprāt, tas nav pareizi. Ir kādam jāpaliek uz tās nulītes, un negribās te savilkt ar mūsdienu audzināšanas sistēmu, bet pirmā lieta, kas man ienāca prātā, bija uzreiz par to, ka mūsdienās bērnu dārzā tagad, lai arī ko tu dari vai ko tu nedari, arī skolā tas ir vienmēr saņem zvaigznīti, lai cik tu labi vai slikti es kaut ko izdarīju, zvaigznīti tu tāpat saņemsi, un manuprāt, tas līdz galam nav pareizi, kur nu vēl profesionālā sportā, bet pat sabiedrībā tas līdz galam nav pareizi, jo galu galā jebkāda veida konkurence cīņā par augstākām vietām, augstākām pozīcijām, labāku atzīmi un tā tālāk, tas veicina attīstību, veicina progresu. Ja tu tāpat tais dienas beigās saņem to zvaigznīti, uz ko tad censties, uz ko tad iet, uz ko tad strādāt, tad arī pilnveidošanās paša attīstība vairs tālāk nenotiek. Protams, Formula 1 tas tā nenotiktu, tīri teorētiski, bet jebkurā gadījumā. Bet ir vēl viens aspekts, kas manuprāt ir ļoti svarīgs, un laikam šis būtu tas pats svarīgākais aspekts šajā gadījumā, proti šobrīd tīri teorētiski, ja mums ir 5 vadošās komandas un tās nosmeļ visus šos 10 punktus, un attiecīgi ļoti reti kāda komanda iebrauc punktos, rodas tāda situācija, kad mums var uznākt ļoti traka sacīkste kāda, tiešām absolūts hauss, daudz izstājās, lietus, un pieņemsim kādu komandu, kas vispār nav iebraukusi ne tuvu punktos šogad paņemsim Alpine, un viņa tajā trakajā sacīkstē pēkšņi kaut kā aizripo līdz galam un paņem milzīgus punktus, vismaz priekš sevis, tā kā šogad milzīgus punktus, un paceļas priekšā tādā dīvainā situācijā, nedabiskā situācijā, paceļas priekšā konstruktūra kausā komandām, kas ir pakāpeniski vākušas visas sezonas garumā mazos punktiņus varbūt, vai bijušas turpat aiz 10, un pilnīgi noteikti ir snieguma ziņā labāks par Alpine, bet Alpine ar šo vienu dīvaino posmu ir aizlekuši viņiem garām. Ja mēs piešķirsim punktus
12 pilotiem, nevis 10, tad šāda situācija būs mazāk iespējama. Jo tad tā pati Haas, kas šogad redzam, viņi tiešām balansē uz tā 10 robežas, tad Haas varēs turpināt vākt tos punktiņus katrā posmā, katrā otrajā posmā. Tāpat, starp citu, labs piemērs tas pats Tsunoda bija, kur pēkšņi arī trāpīja īstajā laikā, īstajā vietā. Nu, protams, viņš arī nobrauc labi, bet vienalga viņš uzšāva vienā posmā, paņem daudz punktus, vēl paņem ātrāku apli un aizliec priekšā Haasam, bet atceramies, ka šogad tomēr RB komanda noteikti nav tik stabila kā Haas, kas faktiski visās sacīkstēs līdzinājās visos posmos, ļoti dažādās sacīkstēs, kā jūs teicu, balansē uz tā 10 robežu. Tā kā viņus par to arī šajā gadījumā mēs atalgotu. Ar to, ka viņi ir tajā pašā 11. 12. vietā, viņi tos mazos punktiņus vāca regulāri, esot priekšā tiem, kas tur izšauja ļoti neregulāri. Un tā ir tā lieta, kas varbūt man nāk pa labu un kas man liktu, teiksim, nobalsot par šādām izmaiņām. Turklāt jāņem vērā, ka, ja nu kāds saka, varbūt arī tā punktu skaitīšanas sistēma kārtējās izmaiņas, ka tur visu statistiku izjauks, tad tas jau tam mēs esam garām. To jau mēs esam sen nokavējuši, arī pārējot uz šiem 25 punktiem par uzvaru, tad tur jau statistiķi sen jau visas matus no galvas ir izplēsuši un viņi vairs neko nevar savilkt normāli, un tāpēc jārēķina, kā būtu, ja būtu iepriekšējā punktu skaitīšanas sistēma. Tā kā pilnīgi skaidrs, ka tas jau ir nokavēts. Par to, ka bija piedāvājums vēl mazāk punktus piešķirt 8 vai pat 10 kā savulaik, šim es arī absolūti nepiekrītu, jo tie laiki ir mainījušies. Tajos laikos neaizmirstam, kad piešķirt top 6 pilotiem punktus. Patiesībā bija uz starta pat vairāk formulas un varētu likties, kā tad vispār par punktiem tā cīņa, katrs punkts bija ļoti dārgs. Bet tajā laikā ļoti daudz formulas palika trases malā. Ļoti daudz un ļoti bieži un ļoti regulāri. 70, 80 gadi, tehniskas problēmas ļoti regulāri. Ja pusē sacīkstēs finišēja, tad tas jau bija labi arī čempioniem, arī tie, kas uzvarēja regulāri, tās tehniskās problēmas, uz katru stūru uzglūnēja dzinējas pānas un kārbas, kas tik vēl ne. Bija diezgan traki, līdz ar to tās iespējas bija jānobrauc turpat līdz galam, un ik pa brīdim jau tie punkti atnāca. Šobrīd visi ir tik ļoti izturīgi palikuši, skaidrs, ka tāda situācija vairs neatgriezīsies. Un otrs aspekts arī ir jāņem vērā, ka top 6, kad tiek piešķirti punkti, tad komandas šķīra ļoti liels atstatums aplaika izteiksmē. Atceramies, tāpēc arī tika ievies šis noteikums par 107%, kas nozīmē, ka starp pirmo un pēdējo laika izteiksmē nedrīkstē būt lielāka atšķirība par 7%. Tad, ja 100% ir labākais aplaiks, tad 107% varēja būt sliktākajam aplaikam, ja bija virs 107%, tad jau attiecīgi kvalifikācija neskaitījās iziet un uz sacīksti it kā neizgāja. Par laimi, protams, tur tādu gadījumu nebija daudz, un pēc tam tas noteikums arī kļūst tāds nedaudz jau rudimentārs, jo visi krietni ciešāk bija. Šobrīd visi ir kopā 2%. Tur vairs nav pat runa par 7%. Tie ir 2%, un tās ir vislabākais rādītājs vispār Formula 1 vēsturē. Labākais tādā ziņā, ka no pirmā līdz pēdējiem tas snieguma atšķirība ir ļoti, ļoti minimāla. Un tas ir arī atbildot, es tagad aizmirsu, kurš par to jautājumu teica, par to budžeta kapu, ja budžeta griestiem, tad budžeta griezti strādā, un šis rādītājs, šis parametrs ir tam diezgan labs piemērs. Tā kā tās ir tās manas galvenās domas šajā sakarā, kā jau minēju, tā īsi rezumē pavelkot. Nulītē ir jāpaliek, tātad mazāk punktus dot, tas būtu diezgan traki. Par 2 punktiem vairāk iedodot, mēs atalgot tās komandas, kas stabili tur cīnās uz 10 robežas, bet netiek tajā 10, jo visi ir ļoti izturīgi. Un es piekrītu arī tagad, arī neatceros, kurš to teica no sekotājiem par to, ka varbūt uzvarētājiem vajadzētu nedaudz mazāk punktus, pat ne mazāk punktus, bet otrai vietai vairāk punktus, lai nebūtu tik liela atšķirība starp pirmo un otro vietu, šie 7 punkti, kas tiešām ir milzīga atšķirība, arī procentuālā ziņā. Savulaik tas tieši tika ieviests, ka vajag
atalgot vairāk to uzvarētāju, lai ietu vairāk pēc uzvarām, lai būtu šī cīņa pēc uzvaras, lai nesēdētu otrajā pozīcijā. Es ļoti atceros, starp citu, labi šīs diskusijas tajos laikos, kad arī runāja par punktu skaitīšanas sistēmu un ka pārgājas to, ka tiešām atalgoja vairāk. Vien brīdi tur bija, atceramies, 10-8, tikai 2 punktus ar 1. un 2. vietu, un stabili vācot tās otrās vietas, varēja mierīgi arī izcīnīt čempionu titulu. Protams, tagad ir diezgan liela galība, tīri teorētiski, un tieši dominējošos gados, kad viens pilots izcīna daudz tās uzvaras, es piekrītu, ka laikam vajadzētu nedaudz to 2. vietu tuvāk punktu skaitīšanas sistēmā. Tas nedaudz situāciju uzlabotu, lai nebūtu tik ātri izcīnīt čempionu titulu, lai tik ātri tas vadošais pilots, kas savāc vairāk uzvaras, neaizbēgtu. Tas dotu tomēr, teiksim, ja sezonas otrajā pusē kāda no komandām sakārto savu tehnisko vai tehnisko pusi vai atrod to zelta atslēdziņu un sāk tiešām progresēt, lai viņai vēl ir iespēja atgūties. Bet, ja tas Verstapens, kā tagad pēdējās 2 sezonās vienkārši ir sakrājis jau tās uzvaras pirmajā daļā, nu pat ja pamostās tā Mercedes vai šajā gadījumā mēs ceram pamostās tā Ferrari, ir jau par vēlu to darīt, jo aizbeidzis tik tālu ir Verstapens, ka noķert viņu būs ļoti, ļoti grūti. Nu, šeit, teiksim, ja, kā jūs teicu, ja samazina šo atstatumu starp 1. un 2. vietu, tad iespēja vēl teorētiski parādās. Tā kā tik tālu par punktu skaitīšanas sistēmu, redzēsim, ko lems FIA un Formula 1. No otras puses, ja es tā ātri arī iedomājos, ka tomēr šāda kribināšanās, 10 vietā piešķirsim 12 pilotiem punktus, kā es teicu, es mazu plusiņu tam iedodu un es neesmu pret, bet man nav tā, ka ļoti vajadzīgas šīs noteikuma izmaiņas, un šoreiz es neesmu absolūti nebrēts par to, ka to vajag tūlīt un tagad, bet kārtējo reizi te varbūt FIA, varētu teikt, un Formula 1 tā parāda to, cik ļoti viņi ir kusli uz jebkādām revolucionārām izmaiņām, un es neesmu pārliecināts, ka tā ir laba lieta. Es jau par sprintu ļoti daudz raudu šajā sakarā, un noteikti esmu daudziem no jums jau apnicis ar savām versijām, ko mēs varētu darīt ar sprintu, jo, manuprāt, var arī būt nedaudz drosmīgāki savos lēmumos. Ir lietas, kur tiešām var paeksperimentēt paši. FIA ir pēdējos pāris gados un arī Formula 1 parādījuši un pierādījuši, ka viņi var pagriezt atpakaļ, pamēģinam, izmēģinam, sevišķi tas bija iepriekšējos Covid gados arī, izmēģinam kaut ko revolucionāru, strādā, nestrādā, atliekam atpakaļ vietā. Savādāk, tā knapinoties, cik tālu mēs tiksim, un tāpat tās izmaiņas jau notiek, mēs redzam, ka cilvēki tāpat ir sašutuši ļoti daudz un rada tas kaut kādu arī negatīvu rezonansi, tā varbūt bija jāiet vēl drosmīgāk. Ko nozīmē vēl drosmīgāk, kā jūs teicat, varbūt arī samazinam tam vadošajam to pārsvaru, varbūt tiešām dodam pirmiem 15 punktus, paredzot, ka būs mums vēl Andretti un būs kopā 22 piloti, bet, kā jau teicu, nulītē jāpaliek. Tas tā arī, protams, nav nekas ekstra īpašs, bet varbūt nedaudz savādāk. Kā jau teicu, katram nedaudz savs viedoklis, manu apmēram jūs esat dzirdējuši jūsu viedokļus, tie, kas papūlējās uzrakstīt. Paldies, kā jūs teicu, es arī izlasīju pilnīgi visus, un tā galvenā doma bija, ka tomēr varbūt ir kaut kas vēl jādara vienā vai otrā virzienā, katram ir sava apsvēruma. Ļoti bieži varbūt cilvēki arī neaizdomājās, un tā pirmā reakcija, kāda ir, tāda ir. Es ceru, ka varbūt dažiem es liku aizdomāties par to lietu nedaudz vairāk. Nav mans uzdevums pārliecināt jūs vienā vai otrā virzienā, galīgi tas nav mans plāns, bet liku varbūt aizdomāties, ko tas dotu vai nedotu, jo mēs tādā veidā pamainītu situāciju, jo šeit es teiktu, ka nav tāda arī viena pareizā risinājuma, tas mums ir jānotestē, un mēs nevaram būt pārliecināti vēl pirms tam, kurš tad ir pareizais. Labi, iesim uz pēdējo tēmu. Pēdējā tēma, tātad 26. gada noteikumi. Jau teicu, Patreon bija jautājumi šajā sakarā. Es šos jautājumus nolasīšu, lai būtu korektā. Tad 2 jautājumi bija. Jānis Zalāns vispirms raksta, kas tur ar tiem noteikumiem uz 26. gadu tiešām esot auzās, ka mašīna esot nestabila, un vēl par Ferrari uzlabojumiem. Godīgi redzēju daudz virsrakstu, ka tūlīt ķers Red Bull. Tie jūsu podkāsti rada vēl vairāk jautājumu, kad būs jauna epizode. Un uz šo
Jāsaka tā, ka jā, tiem jauniem noteikumiem te es izstāstīšu, kas tur ir auzās vai nav auzās par Ferrari uzlabojumiem. Nu, uzlabojumi būs uz nākamo posmu, vai tie ļaus noķert Red Bull, kā mēs visi ceram. Nu, to neviens laikam nevar ne apsolīt, ne prognozēt, bet uz Miami būs uzlabojumi Ferrari, būs uzlabojumi McLaren, būs uzlabojumi Mercedes. Redzēsim, ko šamie visi tur ir saskrūvējuši. Un Uvis Muižnieks arī raksta, tas, ko esmu lasījis, ka simulācijas aktīvās aerodinamikas detaļas priekšā un citādi līdzīgi kā DRS nepārāk labi sastrādājas, kā iecerēts formulas paliek pārāk nestabilas, aktivizējot un iespējams darbojas neparedzami. Noteikti gaida kādu kvalitīvu pašreizējo situācijas skaidrojumu arī no Patreon autoriem. Tā kā paldies Uvim un Jānim par jautājumiem. Šajā sakarā daļēji kaut kādu skaidrību analizējot šobrīd pieejamo informāciju varu viest šajā sakarā, taču vēl ne līdz galam. Kāpēc? Tāpēc, ka joprojām 26. gada šasīs noteikumi nav apstiprināti, joprojām notiek diezgan aktīvas, intensīvas diskusijas, šeit ir runa tieši par pašu šasī noteikumiem, pie tās un visas aerodinamikas daļas strādāt varēs sākt tāpat tikai 25. gada 1. janvārī. Un šie noteikumi ir, ja nemaldos, jāapstiprina līdz 31. jūnijam. Tā kā līdz tam laikam viss vēl aktīvi diskutēts, tiks pielāgots, pieķīmiķots, un tāpēc arī šīs bažas, kas ir parādījušās, un spekulācijas, un arī virsraksti daudz ir, es gan gribētu teikt, nevar būt tajos objektīvākajos mēdījos vai prestižākajos mēdījos, tad tie arī viss tāpēc ir parādījušies. Un šajā sakarā es izmantošu iespēju vēlreiz atgādināt visiem līdzjutējiem, neskriet pēc virsrakstiem, kurus jūs pamanat jebkādā mēdījā un gluži neticēt uz vārda visam, kā jūs atrodat to, kam ticēt un kam uzticēties, tas ir kā jebkurā citā tēmā un jomā. Tas nav tikai autosportā, nu nevar ticēt visam, un tāpēc arī bieži rodas tādas situācijas, jā, ka līdzutēji nedaudz, jāsaka, tiek maldināti vai ierauti šajos skaļajos virsrakstos. Meklējiet tos uzticamos mēdījus, es gadiem faktiski līdz vismaz oficiālajās ziņās un paziņojumos skatos, klausos un lasu vienus un tos pašus mēdījus un galvenokārt uzticos cilvēkiem, arī žurnālistiem, kurus es zinu, kas ir uz vietas, kas strādā tur. Un papildus man ir iespēja, protams, piezvanīt varbūt vienam otram privāti, bet tas nav tā, ka tas ir nepieciešams, lai noskaidrotu tās galvenās lietas. Tās galvenās lietas, tie galvenie mēdīji, kas strādā uz Formula 1 kā savu pamat biznesu, viņi dara to ļoti precīzi, pareizi, bez jebkādas dzeltenās preses pieskaņas, un šiem mēdījiem es arī uzticos, un tā kā tur arī ir jāseko līdz tam visam. Ja mēs to visu sakārtojam, tad tajā brīdī tā situācija jau vairs nav tik duļķaina patiesībā, kā tiek tā mālēta, jo, kā jau teicu, ļoti daudz šīs spekulācijas nāca no tādiem apšaubāmiem mēdījiem. Bet pavisam īsi par to, kā tad izskatās. Sāksim mēs ar dzinēju noteikumiem, jo tie ir skaidri kādu brīdi, kādus gadus centos jau var teikt, un vismaz pirmo uzdevumu šie dzinēju noteikumi vēl pirms parādīšanās reāli trasē, teiksim, esošiem dzinējiem, jauniem dzinējiem ir izpildījuši pirmo noteikumu, proti ieveduši Formulā 1 papildus dzinēju ražotājs, jo ir pievilināts Ford, ir pievilināts Audi, nāk apakaļ Honda, kas bija paziņojis par aiziešanu. Tas nozīmē, ka dzinēju ražotāju skaits palielinās sanāk no līdz 6, kas jau ir pirmais uzdevums izpildīts. Savukārt, kur te nāca kritika? Kritika nāca no Red Bull puses viskaļākā, vislielākā, un skaidrs, ka šādos gadījumos vienmēr jāskatās ir uz aizdomām. Jā, komandas vadītājs un komandas piloti, kas arī lielā mērā sāk dziedāt komandas dziesmu, kritizē vienu vai otru kaut kādu izmaiņu, tad šeit ir jāskatās, cik ļoti altruistiski tomēr viņi pieeja tai lietai, vai tomēr tas ir nedaudz egoistiski. Un skaidrs, ka šajos gadījumos vienmēr tā otrā lieta liekas ticamāka, jo komandas vienkārši velk vienmēr to deķīti katru uz savu pusi, un pastāv joprojām iespēja liela,
ka Red Bull Technologies, kas no nulles faktiski būvē šo 26. gada dzinēju, nav līdz galam šobrīd augstākajā līmenī, neiet līdz galam tā situācija varbūt netiek līdz, teiksim, mērķiem, kas tika uzstādīti sākotnēji. Kas tieši tur ir? Šeit ir arī, kā jūs teicu, ir daudz spekulācijas un daudz baumas, un es tajās negribu iet iekšā, līdz ar to pilnīgi precīzi oficiāla informācija nav, kas tieši ir pa problēmu, taču acīm redzot neiet viss tā, kā tas ir plānots. Un, starp citu, tas rada savā ziņā iekšienē arī Red Bull šo politisko spriedzi, tāpēc arī Max Verstappens nonāk uzmanības centrā, ka viņš varētu pamest vēl pirms līguma beigām Red Bull komandu, jo, ja tur neiet ar dzinējiem, tad skaidrs, ka 26. gadu, grūti laiki pienāks Red Bull un līdz ar to arī Verstappenam, tāpēc pastāv iespēja, ka viņš arī varētu pamest to Red Bull, tāpēc, attiecīgi, Toto Wolffs te arī tajā ugunskurā visu laiku to eļļu pielej diezgan pamatīgi un atgādina, ka jā, Verstappens noteikti nav piesiets Red Bull līdz mūža galam. Lai nu kā, Red Bull tīri tehniski mēs ejam šobrīd šajos dzinējos, tad Red Bull sūdzējās sākotnēji par to, ka vajadzēs pārslēgties uz leju Moncas taisnē. Tad to rādīja viņu simulācijas, tas būtu nepieciešams, lai ģenerētu papildus jaudu, jo simulators rāda, ka tādā veidā to apli varēs nobraukt ātrāk. Tātad simulators izstrādā kaut kādu veidu algoritmu, pēc kura parāda, kas ir ātrākais iespējamais aplis pie pieejamiem parametriem. Tātad tev ir iekšdedzinējs, tev ir šī baterija, papildus elektropiedziņa. Kāds ir algoritms tam visam, lai tu nobrauktu visātrāko apli? Un simulators sākotnēji rādīja, ka taisnē Moncā ir jāpārslēdzās uz 7. pārnesumu, kas, protams, būtu dīvaini, vēl nesasniedzot taisnas beigas un vēl pirms bremzēšanas, lai uzģenerē papildus enerģiju, lai uzlādē bateriju, jo tādā veidā kopumā apli varēs nobraukt ātrāk. Tas būtu dīvaini, ja tā būtu jādara, bet šī dziesmiņa tika dziedāta apmēram pirms mēnešiem 9 pagājušā gada izskaņā kaut kad, un kā stāstīja Nikolā Tombazis, un lielu informāciju, ko es tagad jums stāstu, es arī no viņa intervijas esmu sakasījis kopā, viņš ir FIA atbildīgais par šiem jaunajiem noteikumiem, viņš ir OpenWheel nodaļas vadītājs kopumā, bet viņš ir tieši atbildīgais par šiem noteikumiem, iepriekš strādājis arī Ferrari, tā kā ļoti augsts līmeņa tehniskais cilvēks, Nikolā Tombazi, un tad viņš teica, ka tā problēma jau ir novērsta diezgan pasen, ir korekcijas veikts, skaidrs, ka ar pirmo reizi arī šos parametrus nosakot, konkrēti parametrs, cik daudz jauda kilodžaulos, megadžaulos tiek reģenerēta, tur nevar izrēķināt ar pirmo reizi pilnīgi precīzi un visām trasēm pielāgoties, lai trāpītu desmitniekā uzreiz. Tā kā es arī pilnīgi saprotu, ka tur ir vajadzīga šī nedaudz koriģēšana laika gaitā attiecīgi, un ir viss jau piekoriģēts, nedaudz mazāk tie megadžauli tiek aplī ģenerēti, lai attiecīgi tam nebūtu tik liela nozīme. Tādā veidā paskrūvējot maz skrūvītes, pieskrūvējot pāris podziņas, piespiežot, teiksim tā, var izvairīties no šāda veida problēmām, un FIA to nepārtraukti dara, viņiem arī šīs simulācijas nepārtraukti tiek veiktas, un viņi nepārtraukti piekoriģē. Tātad lielā mērā tas neietekmē dzinēju noteikumus kā tādus, tie tiek būvēti tā, kā tika būvēti, vienkārši tas jaudas varbūt apjoms, aprites veids nedaudz tiek piekoriģēts, pat nevis mainīts, bet piekoriģēts, lai nebūtu šādas situācijas. Kas ir galvenās izmaiņas dzinējā, ir tas, ka mums pazūd šis MGU H, tātad H, jeb karstuma reģenerācijas sistēma, kas bija ļoti smaga sāpe ar Renault daudzus ilgus gadus un patiesībā ārkārtīgi sarežģīta sistēma, kas faktiski darbojās kā antilāks priekš turbīnas, ja mēs tā brutāli tai lietai pieejam, un tas neatrada arī nekādu saikni autobūvē, autoražotājiem nebija nekādā veidā izdevīgi tādu sistēmu attīstīt, ļoti dārga sistēma, un tāpēc tā ir atmesta pilnībā. Taču tas uz tā rēķina ir palielināt šīs kinētiskās reģenerācijas sistēmas, jeb MGU-K, jauda un parametri, un
Tie savukārt ir pielīdzināti, tātad tas iegūms no šīs kinētiskās reģenerācijas sistēmas ir pielīdzināti tas, ko jaudas izteiksmē dabūs no iekšdedz dzinēja. Tātad tur ir ļoti tuvu 50-50, tātad 50% nāks no iekšdedz dzinēja un no šīs kinētiskās reģenerācijas sistēmas. Bet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kļūst smagāka baterija. Baterija lielāks apjoms attiecīgi ir jāpatur, tas nozīmē arī jādod, protams, tajā laikā, un tad smagāk baterija. Par svaru nedaudz vēlāk, bet pāris interesantas lietas vēl pat dzinēja. Jaunajos parametros ir paredzēta tāda lieta kā override. Latviski es mēģināju piemeklēt kaut kādu tādu labu atbilstošu un aprakstošu apzīmējumu tam, un man sanāca pārākais režīms. Es nepretendēju uz to, ka baigi precīzi, bet tas vismaz izskaidro to situāciju, jo runa ir par to, ka kopā ar to, ka formulas būs krietni aerodinamiski efektīgākas, pateicoties tam, ka ir arī kustīgās aerodinamikas detaļas, tā tad aizmugurējā adrespārā un priekšējā, par to arī nedaudz vēlāk, tad līdz ar to pie lieliem ātrumiem DRS efektivitāte kā tāda pazudīs. Ja šobrīd tā DRS efektivitāte ir pietiekami laba un tiešām dod iespēju pabraukt garām vai vismaz izlīdzināties start-finiša taisnē, tad jaunajā versijā DRS vairs neko tādu nedos. Bet tā vietā būs šis override, kas jau uz papildus elektriskās enerģijas dos iespēju piltam turpināt pātrināties, kamēr otrs būs sasniedzis beigu, teiksim, pātrinājumu beigas. Šeit tas tiek dalīts arī, ar to tiek eksperimentēts vēl, bet tas interesanti, es redzēju arī grafiku šajā sakarā. FIA ir izplatījuši arī aprakstam, visam pietiekami sarežģīts pasākums, godīgi sakot, ir daudz lietas, ko es arī līdz galam nesapratu, bet mēģināju izlobīt. Tad doma šobrīd ir tāda, ka notiek pātrinājums līdz kaut kādam brīdim taisnē, tas ir līdz 337 kilometriem, un šis override režīms, jeb pārākais režīms, kā jūs to nosauc, ļauj vēl pātrināties līdz 355 kilometriem, un tad pakāpeniski arī zaudē savu ietekmi. Šī būs pilota vadības podziņa, tātad to pilots varēs darīt šajā sakarā, bet, kad tas beidzas, būs atkarīgs no tā, kādu ātrumu viņš ir sasniedzis. Kā es teicu, 355 km, vairāk FIA negrib iet, jo tad tas jau, protams, drošība ietekmē un trases jāpielāgo tā tālāk. Bet otrs variants, kad sāk pilots bremzēt, tad arī, protams, šis override režīms attiecīgi izslēdzas. Un savukārt MG UK, kas jau tā pamat jauda, kas nāk no kinētiskās enerģijas, līdzīgi strādās, tur tikai zemāk tie parametri pie 290 km/h. Tas arī sāks pamazām atslēgties, bet tikai pamazām, jo ir skaidrs, ja tu nogriez jaudu kā ar nazi, tad Formulā 1 tas nozīmē, ka faktiski ir pielīdzināms bremzēšanai skarbai. Tā tad nevar tā notikt, lai nenogriež kā ar nazi, tad lēnām tas režīms sāk zaudēt savu nozīmi vai padod mazāk jaudu, līdz formula sasniedz šos 345 km, tad vairāk MG UK papildus jauda nav pieejama. Bet tā var turpināt pātrināties uz aerodinamikas rēķina, kā jau teicu, ja ir šīs kustīgās aerodinamikas detaļas. Par tām kustīgām aerodinamikas detaļām, labi, pabeidzot pavisam ātri par šo override, tad, kā jau minēju, tad šie parametri tur vēl tiks arī pielāgoti un pieķibināti, tas nav līdz galam pilnīgi precīzi, vēl ir paturējis FIA iespēju tur paknibināties to visu, taču lielā mērā apmēram tā tas varētu izskatīties. Tas ir kaut kas līdzīgs push to pass, taču tā ir liela atšķirība tomēr, jo tā doma šeit, vismaz kā to skaidroja Tom Bazī, ir, ka tajā brīdī, kad abi piloti brauc viens aiz otra, kaut kādā mirklī ir jāizlec blakus aizmugurē braucošajam. Tajā brīdī viņš zaudē aerodinamisko aizvēju. Ja abas formulas izmanto kustīgas aerodinamiskās detaļas un ir ar ļoti mazu aerodinamisko piespiedēju spēku tajā brīdī un tātad šo aerodinamisko berzi, tad formula,
kas izlec no aizvēja, vairs neiegūst nekādu veidu pātrinājumu. Tad tajā brīdī viņi jau kļūst zaudētājos un tā apdzīšana kļūst ļoti, ļoti sarežģīta. Un lai tas tā nenotiktu, un DRS, kā jau es teicu, nav pieejams faktiski vai nav tik efektīvs, lai tas tā nenotiktu, tad ir šis override joprojām pieejams, kas turpina nedaudz ļaut pātrināties aizmugurē braucošam, tajā pašajā top versijā, tātad tas nav izējā no līkuma, tas nav kaut kur taisnes vidū, tas ir pašās taisnes beigās, kas faktiski tā doma ir tev ļaus iebraukt blakus. Un tajā brīdī, kad tu vari piebraukt blakus, un tad sākas tā bremzēšanas fāze, tad jau sākas tā pilota cīņa. Tā kā es ļoti ceru, ka Tom Bazī izrādīsies taisnība, ka faktiski viņi novērsīs to lielāko problēmu, kas ir ar DRS, ka DRS ļauj vienkārši pabraukt garām jau taisnē, ka šī situācija ļaus tikai pie tiem top ātrumiem, kas nozīmē, ka kuri tiek sasniegti tikai pašais taisnes beigās, iebraukt blakus, un tad jau sākas bremzēšanas fāze, kur tad abi piloti cīnās jau blakus esot, vai nu iekšmalā tas apdzinējs, vai ārmalā, tā jau cita lieta, bet tur tikai sākās tā cīņa, tāda neļaus gluži vienkārši pabraukt garām tam visam. Nu, skaidrs, kā es teicu, tur arī, protams, viss ir atkarīgs no trases konfigurācijām, tā kā ļoti iespējams, ka tieši tāpat kā riepas mums mainās pēc cietības, arī pēc trases konfigurācijas un pēc taišņu garuma arī tiks pieregulēts šis override režīms, pieejamā jauda un tā tālāk tā joprojām. Tā kā vēl mums daudz lietas priekšā ir gaidāms, kas jānoskaidro. Nu, un pavisam īsi vēl noslēgumā arī par šo šasīs parametriem un vairāk laikam jāsaka par tiešām šīm kustīgajām aeronautiskajām detaļām, tad doma ir tāda, ka formulas aizmugurējais antispāns faktiski tā ļoti vienkārši izskaidrojot darbotos kā liels DRS, proti šobrīd tā ir viena antispāna horizontālā sekcija, tad jaunajā versijā tas būtu viss antispāns, kas mainītu nedaudz leņķi aizmugurē un nolaistos krietni zemāk, laikam tādā zemākā leņķī, mazāk agresīvākā leņķī taisnēs, kas ļautu ar krietni mazāku berzi braukt pa taisni. Kur ir tā problēma, par ko arī tika runāts iepriekš, tas rada milzīgu aerodinamiskā balansa pārvietošanos uz priekšu. Ja aizmugurē šis antispāns noņem šo piespēdēju spēku, tad viss balans pāriet uz priekšu, un tajā brīdī arī tiešām mašīnas saslīdēšanas taisnē iespējamība krietni palielinās. Tāpēc par to tika runāts, bet, kā jau teicu, arī šajā gadījumā tas bija vēl pirms FIA izdarīja kārtējās, laikam, korekcijas, pielāgošanās, un šeit ir palielināta arī iespēja priekšējiem antispānam samazināt šo piespēdēju spēku. Tā kā tur arī notiek joprojām knibināšanās, tātad, lai šis balans pārvietotos atpakaļ kaut kur uz mašīnas centrālo daļu, kur sēž pilots, kas ir daudz maz normāli, tad arī priekšējiem antispānam šis leņķis tiek pamainīts un tādējādi balans aiziet atpakaļ. Tas turklāt visdrīzāk notiks nevis pēc pilota iedomām, to komandas vispār nevarēs ietekmēt, tas ļoti iespējams notiks tikai konkrētās vietās trasē, proti taisnēs un konkrētos apgabalos. Tā kā ļoti līdzīgi kā tagad DRS, tāda DRS vietā būs tā, ka gan priekšējais, gan aizmugurējais antispāns, tā brutāli stāstot, brutāli izskaidrojot, vienkārši nedaudz mainīs leņķi uz aizmuguri, tātad mazāk agresīvākā leņķi ieies un tā tas kopējais piespēdējais spēks samazināsies. Tiklīdz iestājas bremzēšana, tas vairs nav pieejams, tas attiet atpakaļ oriģinālā versijā, un, kā es teicu, tikai taisnē kaut kas tāds ir iespējams. Skaidrs, ka tur vēl ir jāknibinās arī FIA. Nu, un noslēdzošā daļa par svaru, par to arī viens no jautājumiem bija par šo svaru, tad ņemot vērā, ka ir noņemts nost šis MGUH, tad svars samazinās aptuveni par 40 kg, tāpat ir plānā samazināt gan platumu, formulai 10 cm šaurāks, 20 cm īsāks formulas varētu būt, bet tāpat laikā baterija kļūst smagāka, par ko jau es minēju iepriekš, baterija kļūst lielāka un smagāka, tā kā tas gandrīz nokompensē to MGUH svara zudumu, bet tās šobrīd vismaz prognozes ir, ka formulas kļūs 10 līdz 15 kg vieglāks. Tā kā pirmā uzvara jau ir tā, ka
nākamo noteikumu izmaiņām nekļūst smagāks, kā tas bija visus iepriekšējās reizes, visus iepriekšējos gadus, kad mēs tikai liekam klāt, ka vismaz nedaudz noņemsim nost. Uzvara jau būtu, ja tiešām palikt turpat, kur esam, bet šobrīd mērķis ir noņemt nedaudz nost. Turklāt nedaudz mazāks formulas būs, kā jau teicu, 10 cm šaurāks, 20 cm īsāks, kas arī solis pareizā virzienā, ja tas to izdosies izpildīt. Un to, kā jau teicu, ir FIA jākonkretizē līdz jūnija beigām, jo komandas šobrīd cītīgi jau strādā un faktiski ir šis pēdējais brīdis pienācis. Tā kā diezgan interesanti, es domāju, ka mums ir gaidāmi laika arī tehniskajā ziņā priekšā. Tas, kā katrai komandai veiksies, ar to būs arī ļoti interesanti paskatīties. Noteikti, un kā jūs minēju, ja visas pārējās komandas un vispārējie dzinēju ražotāji mestos virsū FIA un kritizētu šo situāciju un jaunos noteikumus, tad mēs varētu teikt, ka tur tiešām kaut kas nav ritīgi, ja to dara tikai viena komanda, tur iespējams ir aiz ādas kaut kas nedaudz cits. Protams, tur ir arī daudz pamatotas lietas vai bija pamatotas lietas, un kā jūs teicu, tās ir izlabotas jau laika gaitā vai piekoriģētas laika gaitā, un to turpina darīt FIA, tā kā šoreiz mums nekas cits neatliek, kā uzticēties FIA šajā lietā, un gan jau komandas, arī komandu tehniskie cilvēki piekontrolēs, lai tur viss ir kārtībā, par to arī tiks runāts daudz šajās sapulcēs, tehnisko departamentu un FIA sapulcēs. Tas arī viss 3 lielie temati izrunāti. Paldies, ka noklausījies līdz galam. Atgādinu tie, kas ir Patreon sekotāji, kas arī šo podcastu līdz ar to klausās 3 dienas ātrāk, kā tas tiek publiski publicēts, kad tātad visiem Patreon atbalstītājiem būs pieejama arī pēdējā Sennas raksta versija vēl šajā nedēļā, un tas nozīmē, ka tuvojamies tam maija sākumam, par kuru mēs runājam arī iepriekš, un kopā ar Robertu arī sagatavosim elektronisko žurnālu, kur apkoposim visus šos rakstus par Sennu. Es teiktu, ka tās, laikam uz grāmatas mērķi mēs tā nevaram atvēzēties, bet pietiekam vispusīgi centāmies sadalīt šīs rakstu tēmas, lai no visām pusēm paskatītos uz Sennas sasniegumiem, uz tos, kāds viņš ir personīgajā dzīvē bijis, kāds viņš ir ārpus trases bijis, kā uz viņu skatījās konkurenti, komandu vadītāji, kā viņam veicās visās viņa komandās, un arī pēdējā daļā būs tātad šī nelaimīgā nedēļas nogale Imolā, ar ko tad viss noslēdzās. Tā kā tas viss būs apkopots elektroniskajā žurnālā, un pēc tam būs arī podcasts Patreon atbalstītājiem pieejams podcasts, kur parunāsim. Jo diezgan daudz, Roberta, esam līdz ar to lasījuši, pētījuši par Ayrtonu Sennu, un es tieši arī privāti nedaudz parunāju ar Robertu, un arī jau teicu, ka nedaudz arī man pamainījās viedoklis tas, kāds bija pirms tam par Sennu, un par to tad viss sīkāk varbūt arī izstāstīšu šajā podkāstā. Bet, kā teicu, paldies vēlreiz, ka noklausījies līdz galam, tiekamies nākamajos podkastos. Atā!